Kāpēc mēs atrodamies šobrīd autostāvvietā pie lielveikala? Tāpēc, ka nav Rīgā vai Latvijā neviena cita vieta, kur var dabūt tik daudz skaudīgu skatienu vienkopus, braucot ar Porsche 911 Carrera. Stāstīt to, kas ir Porsche Carrera, jeb Porsche 911, būtu tas pats, kas pierakstīt klāt pie uzraksta Coca-Cola, ka tas ir bezalkoholisks gāzēts dzēriens, tāpēc vēsturi liekam malā. Ar šo automobīlu braukt, protams, ir jāiemācās. Tas nav, ka tu apsēdies pie Porsche Carreras stūras un brauc. Te ir daudz nianses, lai tu to izdarītu pietiekami droši. Turklāt, būsim godīgi, 300-700 zirga spēka arī prasa savu. Kā jau katrā automobīlī te ir kaudzēm elektronikas, kas daudz ko izdarīs jūsu vietā, bet uz to paļauties nevar, jo ir reizes, ka cilvēciskais faktors ir pats galvenais. Ko mēs varam vēl pastāstīt par šo auto brauciena laikā? To, ka šeit ir 7 pakāpju automāts, kurš pārslēdzās tik līgani un maigi, ka principā par to, ka mēs esam mainījuši pārnesumu, var saprast tikai pēc dzinēja skaņas. Šeit apakšā vajadzētu būt 3 Jā, šeit apakšā, kā mēs labi saprotam, nav nekas, jo Porsche 911 ar vienu ir uzticīgs tam, ka dzīnējs ir tur aizmugurē un attiecīgi arī dzenošie riteņi ir aizmugurē. Ja te ir bagāžnieks, kurā varētu ielikt vienu ļoti dārga zīmola ceļojumu somu ar zīda apakšveļu, citām saimniecībā vajadzīgām lietām. Šī ir tā īstā vieta, kur atrodas dzinējs. Tas ir 3 litru benzīna dzinējs ar 2 turbīnām, 370 zirgu spēku jaudu. Ražotājs ir paredzējis, ka vidējais degvielas patēriņš varētu būt kaut kur ap 7,6 litrus 100 kilometriem. Diez vai kādam ar šādu automobīlu gribētos tā braukt, lai šādu rādītāju sasniegt. Mums viņš vidēji ir apmēram 10. Arī piekritīsiet, nav slikti, 370 zirgspēkiem un 3 litru benzīndzinējiem. Šis te visā garumā ir spoilers. Viņu var pacelt automātiski ar podziņu no salona, ja ļoti gribās. Var arī atstāt automātiskajā režīmā. Un, ja tu pārsniedz 110 km/h, tad šis spoilers pats izbrauc ārā, paceļās un nostājās tā, kā viņam vajag, lai auto turētos stabili uz ceļa. Kā jau katram modernam automobīlim, vēl jau vairāk sportiniekam, arī šim te ir vairākas personalizācijas iespējas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tu vari izvēlēties komforta braukšanas stilu, tu vari izvēlēties sporta, supersporta vai individuālo braukšanas stilu, kas nozīmē tikai to, ka būs vai nu skaļāks motora rēciens, būs stingrāka piekara vai citas ar braukšanas tavu manieru saistītas lietas. Teorētiski šis ir 4-vietīgs automobīlis, aizmugurē ir 2 tās dēvētās suņa vietas, tur gan ir siksnes un var piesprādzēties, ja vajag, bet, teiksim godīgi, tālāk pa kādiem pāris kilometriem nevienam tur braukt negribētos. Priekšā gan vietas ir pietiekoši daudz, un 2 tā braukt ar šo automobīli ir īstais baudījums pat tālā ceļā. Lai iekāpt un izkāpt no šī automobīļa, gan ir jābūt ar mazām jogas priekšzināšanām, jo sēdeklis ir zems, automobīls pats arī, tā kā ar lieko svaru nekāda draudzība te nesanāks. Vai sporto un brauc ar Porsche Carrera, vai pārkāp kaut kādā lielākā automobīlī, kur vajadzīgas kāpnītes, lai ietraustos iekšā. Kopā tas nedara. Iekšā viss ir glīti. Tā kā automobīlis nav liels, tad viss ir ļoti kompakti. Visas pogas ir izvietotas viena otrai blakus. Pogu ir diezgan daudz un viņas visas izprast. Tad ir jāvelta tam laiks, lai viņas vienkārši iemācītos no galvas. Kā jau Porsche automobīļiem modernajā paaudzē, arī šim te ir iespēja gan braukt automātiskajā režīmā, gan pārslēgties ar ziedlapiņām pie stūres. Taču bez visa tā konkrēti šīs modelis ir pieejams arī ar manuālo kārpu, tā kā var izvēlēties. Panorāmas jumts, chronogrāfa pulkstenis, daudzas citas lietas, kuras nav bāzes komplektācijā, kuras ir jāpiepērk par savu naudiņu. Starp citu, runājot par naudiņām, konkrēti šis auto maksā
apmēram 130 000 eiro. Var pakāpties tik augstu, cik vien pašam gribās. Vai var lētāk? Droši vien, ka var, jo šim te ir jau manis minētais panorāmas jumts un arī vēl dažas citas papildus ekstras. Šim konkrētam automobīlim tātad ir 3 litru dzinējs ar 370 zirgspēku jaudu. Tieši tādā pašā izpildījumā tas ir ar manuālo kārbu. Vienīgā starpība ir tāda, ka ar automātisko kārbu maksimālais ātrums ir 293 km/h, savukārt ar rokas kārbu 295. 2 km te vajag aizdomāties, kuru versiju tad jūs īsti gribat.